Nu, lūk, tagad ir tas process, piens uzkarsa gandrīz līdz vārīšanai, un mēs ielikām samīcītu biezpienu. Un tagad maisam. Viņš patreiz veidojās jau tādos kā klucīšos, vai ne? Un jāsagaida, kamēr izveidojās līdz tādām sūkaliņām. No tām sūkaliņām varēs cept maizīti pēc tam. Ļoti garšīgi baltmaizīt sanāk. Rupmaizīt arī droši vien var. Tu esi cepus no sūklām? Es no sūklām, jā, es baltmaizi cepu. Un tagad man pat cik sūklas mājās daudz. Tu daudz taisi šitos ir, ja? Es tagad sūklas vienkārši biezpientaisu, nu kā mēs paņemam pienu, 20 litri piena reiz nedēļā, un tad ir krējums, sviests, biezpiens, rūgušpiens, nu viss, kas gribās, nu, piens, protams, labs. Nu, re, tagad viņš tāds atsulojās, re, atsulojās. Jā. Viņš sajies tagad tādā klucītī arvien vairāk. Nu, tagad varam bišķiņu siltāku. Principā jau viņš veido jau tādus, nu, paliek tādus kā pikas. Es toči jau sarēbusies. Jā, mēs degustējām kambuču ar ķiršu sīrupu. Kambuča ir tējas sēne. Uz tējas sēnes bāzes. Jā, viss tur ir maz bišķiņi labi. Tur veidojas ne tikai CO2 acīm redzot, jā. Tur kaut kas vēl veidojās. Bet man reibs taigai nē. Tas viss ir ierakstā, tas viss ir normāli. Man uz seju var redzēt, var. Ļoti labi. Bet tagad jāstās uz sieri, jā. Tur nav ko skatīties uz sievietēm. Es varu tur izgriezt arī. Nu, re, tagad. Nē, pilnīgā skaidrā. Te ir tiešām viss pilnīgi skaidrā, bet ar to kambuču ir tā, es izstāstīšu kaut kad mums bišķiņ vēlāk par to kambuču. Kas paliek, tā ir otra pazīme. Jā, tā ir otra pazīme. Sarkam vajag. Bet te ir ļoti silts te virtuvē tiešām, jo mājas saimniece ir sacepusi maizīti tikko, jā. Jā. Nu, lūk, tagad mums vajadzēs to pašu lielo bļodu. Ņem tos ārā, un tur liksim, mēs bišķiņ samērcēsim marli, uz to marli nolikt. Vēsā ūdenī. Tu varēja nesaļot, jo tur galvenais būs tikai bišķiņ samērcēsim marli ar ūdeni, lai nepielīp tas, nu, tas process laikā. Ceros arī šitas bija jākāds. Savādāk pielīt klāt. Jā, vismaz bišķiņš to izņemšu. Jā, vieglāk dabūt nost no marlas ar to. Tā, liec to bļodu tur iekšā. Biezpienu. Darīsim šitā, mēs te izlietnē ķēpāsimies. Ķēpāsimies te izlietnē. Tā tad izliekam plaši marli. Un sietiņš ir apakšā. Ja, parasts sietiņš, ja. Viss ir mājās pieejams, nekas nav sarežģītāks. Varbūt es par to sietiņu ņemšu ārā, tāpēc, ka man liekas, ka būs ļoti labi ar marli vien. Nu, es mājās pati tikai ar marli taisu. Tā meitene tur, jā, tā meitene tur superīgi tur ņēmās ar visādiem sietiņiem. Tā ir kambuča. Lai satiek jums dulva līdz. Tā kambuča. Tā tad, jā, viņš tagad ir klucī. Redzat? Absolūtā klucī sagāja. Ļoti labi. Un es viņu tagad kāšu tur nost. Var redzēt, ja kāds viņš ir. Tā, tagad to vienu kaklu mums vajadzēs, to droši vien mums vajadzēs lietas uz uguns. Tajā mēs kausēsim uzreiz jau sviestu. Šitam ir 100 gramu un vēl pusīti no šitā. Tātad būs gan pirktais sviests, gan paštaisītais. Bet visu var arī veikalā pirkt, nav nekam jābūt ekskluzīvam. Ir čakls saimnieks un ir slings saimnieks. Un es tagad viņu šitā te patecināšu, lai ātrāk vienkārši viņš notekās, jo pie tās slapjās marlas viņš pirmkārt nepielīp, smuki viņš iļājās. Un tas nu, klucīts jau formējās. Cik grādiem ir kaut kāda temperatūra, var skatīt? Nē, tur galvenais vienkārši uz aci. Tikai saprot, ka piens sāk jau gandrīz putot un vārīties. Man pat uzvārījās mājās un nekas nemainās. Viņš vienkārši, lai dabū atsūkaloties. Bet te viņš nav sauss, nepaliek tas biezpiens sadalīts? Nē. Pusi, ja? Pusi no tā, jā. Un sviestiņš tā kā smuki izkūst, tā kā pilnībā izkausējam viņu.
pilnībā izkausējam. Jo vairāk mēs noticinām viņus, jo mums ātrāk vienkārši tā izžūst viņš pēc tam. Bet tas arī nekas, ja viņš ir mazliet mitrāks. Tas arī nav nekas, jo man bija tā, ka es vispār nevarēju tai pirmā reizē dabūt, nekādā jēgā viņam, man tas siers tur sanāca uzreiz jau. Bet šits tagad būs ļoti labs. Indra. Jā, lūdzu. Bumbulīts rekur, ja? Re, ir jau bumbulīts tā, sviestiņš vēl kūst, labi, es vēl pastāvu skaisti. Pliks nav samirkuši, viņi ir sausi, viņi steigā pāri. Mums ir arī vīrieši šeit Jāņi, 2 Jāņi. Tā kā mēs esam laimīgas meitenes, mēs varam iestāties starp Jāņiem un ievēlēties kaut ko ļoti skaistu. Jo tad, kad iestājas starp 2 cilvēkiem, kam ir vienādi vārdi, tad viss piepildās un zibenīgi. Tāpēc kā šodien Rūjienas senjoru mājā mēs aizbraucam, tur mums rītā 20. koncertiņš. Un iznāk viens Jānis. Es labdien, Jāni. Nu, mans Jānis ir, vai ne? Un iznāk vēl viens Jānis. Labdien, Jāni. Un tad iznāk pats direktors. Un atkal labdien, Jāni. Tā kā varēja pilnībā 4 Jāņi bija, ja? Fantastiski. Kur vēl? Latvijā tik maz pazīstams vārds, vai ne? Jā. Tā, sviestiņš, jā, vēl kūst. Labi, tā kā nav, mēs vēl pastāvam smuki. Jā, pat pamaisīt. Es paticināšu rokās, jo man patīk. Un tad tu šito te sūkaliņas smuki varēsi sacepināt maizītē. Rupmaizītē jau var likt klāt. Liekas. Jo es zinu, ka rupmaizei arī liek... Būs labs. Būs labs. Tā, šitas katliņš mums laikam vairāk nav vajadzīgs, paldies. Tagad mēs visu riktēsim tajā. Jau viss paši. Būs gatavs. Jā. Tūlītās būs gatavs, un tad mēs liksim to visu iekšā. Un tur jau tur tek kaut kas. Ir jau principā, viņš jau sāk vārīties. Tas labi. Tas labi. Kad mēs varētu mums šitā pērkās. Kaut kā tā. Es nezinu. Cik precīzi buļļiņi tā. Ar tiem sietiņiem ir tā, ka viņi īstenībā ir gatavi piemēr izjukt. Apā! Tādu skaņu viņš iekrit, tas nozīmē, ka viņš ir jau tāds stingrs, ja? Tā, malīt pēc tam mēs sakārtosim. Nu, lūk. Tagad mēs ar to sviestiņu. Es paņemšu ar to koku špātlīti. Ar to man ies labāk. Jo pēc tam mēs varēsim ar šito paņemties. Tādu mēs. Viņš tā diezgan pamatīgi ar to sviestu ir jāsastrādā. Jā, tagad pauzīte.